Man vienmēr ir paticis strādāt ar bērniem, un visu, ko mēs darām kopā, man liekas, kad tā atdeve, kad viņi mani saprot. Reizēm varbūt esmu barga, bet kā visi zina, ka bez milzīga liela darba un disciplīnas un organizētības nebūs nekā. Un tad, nu lūk, ir jābūt tam, kas pavelk šos bērnus līdzi. Šobrīd varētu teikt, ka esmu tādā brīvākā režīmā. Vidusskolas gaidas ir palikušas pagātnē, un esmu palikusi strādāt tikai Varakļānu mūzikas un mākslas skolā. Ko varu teikt? Noteikti mazliet pietrūkst tās bērnu burzmas. Laikam ir pienācis tas brīdis arī pašai, kad gribās vairāk tādu mierīgāku dzīves ritmu, varbūt kaut ko sev mazliet laiku veltīt, bērniem, ģimenei, mazbērniņiem. Un tad, nu lūk, tādā rimtā gaitā, tad domāju turpināt arī gaitas, strādājot tikai mūzikas skolā. Es vienmēr esmu uzsvērusi, man vislabāk patīk strādāt ar bērniem. Esmu strādājusi ar pieaugušiem, bet bērni ir tie ar savu patiesumu, ar atklātību, ar šo varbūt arī viņiem ir varbūt tādas kādreiz bijušas, kā mūsdienās ir negācijas mājās un daudzas nebūšanas, bet tā kopā sanākot, kopā atplaukstam. Lielākais gandarījums, protams, ir tas, ka nāk bērni līdzi un mēs ejam kopā uz vienoto šo ceļu uz dziesmu svētkiem. Jo pēc šī visa tā, kas mūs šiem juku laikiem, bērniem pat bija grūti saprast, kas ir tāds kora konkurss, kas ir tāds dziesmu svētku koru kari, fināls. Un tad, nu lūk, laikam tās lietas ir tās, kas mūs ir saturējušas kopā. Protams, arī ar lielu vecāku atbalstu, bet tādu uzmanību, kādu mēs saņēmām šogad, visi, es arī bērniem teicu, kad jums vakarā bez 20:11 atbrauks pilsētas mērs un pasniegs nelielas pateicības dāvaniņas par to lielo ieguldīto darbu, ko esam paveikuši. Tā ka ļoti, ļoti, ļoti patīkami. Mīļā Agnija, ļoti, ļoti liels sirsnīgs paldies no manis. Jo tu zini katru manu rakstura īpašību, katru varbūt manu nepateikto varbūt kādreiz vārdu, bet vienmēr, kā mēs kopā esam gājuši cauri šiem gadiem cauri, mēs vienmēr esam teikušas, ka vislielākā atzinība ir pateikt vārdu paldies. Un to tu zini. Citreiz mēs ar humoriņu to esam uzsvēruši, bet galvenais ir pateikt paldies.